Kas notiek ar abonēšanas tendenci Latvijā avīžu un žurnālu kategorijās? Varbūt vairāk jautājumu Siveram kā preses izdevēja asociācijas vadītājiem. Es domāju, ja tu skaties no naudas viedokļa, tad es pieņemu, ka naudas līmeņa varbūt arī nedaudz kritusies tā abonēšana. Ja mēs... Dēļ tā, kad ir pazeminājušās cenas izdevumiem. Jā, dēļ tā, ka pazeminājās cenas. Ja mēs skatāmies no abonentu skaita, tad kopumā tas kritums nav mums, paldies Dievam, šogad vismaz viņš nav novērojams. Žurnāla segmentos viņš nav avīzēm, viņš ir nedaudz pagājis uz leju, jā, bet žurnāliem viņš nav. Jautājums Gastonam. Kas faktiski ir šī brīža drukāto mediju, tādi galvenie trumpi vai argumenti, ko presa liek priekšā? Laikam tā tomēr ir stabilitāte, ko mēs te izrunājam, ja ka par spīti visam tie lasīšanas paradumi. Es tikai attiecībā uz reklamdevēju. Jā, tad mēs varam garantēt diezgan droši, stabilu, lielu auditoriju un precīzi nodefinēt, ko varēs sasniegt ar konkrēto reklāmu. Kas ir izmainījies, kas nenoliedzam, tātad, ka katru izdevumu izlasa vairāk cilvēku, kas varbūt arī no reklāmas viedokļa nav sliktākā ziņa. Ja? Un tomēr, es domāju, prese ir un saglabā savas pirmās un galvenās atšķirības. Mēs te runājam, kad profesionāli mēs noskatāmies televīzijas reklāmu. Ja tas ir pie ziņu bloka vai kur klāt, es arī nostīšos, bet filmas laikā droši vien nē. Kur pretīm, tas, kas ir iekšā drukātā mēdījā, tas tur ir, un viņš ir normāla sastāvdaļa. Un es jau pagājušajā gadā stāstīju, ka, ja mēs vainojam mazliet, kad redakcijas kaut ko ražo neinteresantāk, bet tad jūs esat mazliet līdzvainīgi, jo reklāma vienmēr ir bijusi, viņai jābūt, tā ir normāla sastāvdaļa. Viņa paspilgtina, pakrāsina un padara izdevumu interesantāk. Tā kā es domāju, teikšu, ka tā tomēr ir auditorija. Un, protams, saturs. Kāda ir šī pieredze, ko mēs varam mācīties, kas notiek pasaulē reklāmu drukātajos medijos? Varbūt kas notiekās ar kopumā presi drukātiem medijiem. Man ir grūti pateikt, jo es vairāk dzīvojos ar tiem partneriem, kas ir globāli spēcīgi tieši glancēto žurnālistu. Viņi droši vien, ka nosaka tonu tāpat kā Kristiāns. Un šajā grupā, kā ir tā milzīga atšķirība ar laikrakstiem, ka glancētajos žurnālos pasaulē tonu tiešām nosaka lielas globālas korporācijas. Tas ir Condé-Nast, Hearst un vēl dažas, kuras izdod žurnālus entajās pasaules valstīs. Cosmo iznāk tagad jau 60 valstīs. Un viņi tur tā kā bišķiņ to zupu tā kā vāra tā kā savā virzienā, tāpatās kā Sony un citas lielas kompānijas. Mūzikas biznesā cenšas vārīt tā, lai viņiem tas būtu izdevīgi, tāpatās arī žurnālos ir tas. Un tas rezultāts ir tāds, ka neskatoties uz globālo krīzi, un ekonomiskā krīze ir ne tikai valstī šajā, ir saskaitīts, gandrīz saskaitīts, godīgi sakot, bet 2009. gads ļoti izskatās pēc tā, kad visā pasaulē žurnāli ir pārdots vairāk nekā jebkad agrāk.